Čau! Es Medžus. Esmu Ieva. Un mēs šogad precēsimies. Tuvojas Valentīndiena, un mēs izdomājam uztaisīt video saistībā ar to. Pirms video filmēšanas mēs izveidojām aptauju Instagramā, lai noskaidrotu, ar ko cilvēkiem asociējas Valentīndiena. Lielākajai daļai Valentīndiena asociējas jauniem skaistiem pāriem, bet tikai mazai daļai tā asociējas ar pāriem, kuri nodzīvojuši ilgu skaistu laulību. Un šodien mēs salīdzināsim, ko par mīlestību domā jauns pāris, mēs, un ko domā pieredzējuši pāri. Mēs visiem pāriem uzdosim vienādus jautājumus un paskatīsimies, kādas būs atbildes mums un kādas būs atbildes jau pieredzējušākiem pāriem. Nu, to jau tā grūti saprast. Es nezinu. Es vēl aizvien nesapratu. Nekad vairs neuzzināsim. Tas bija tik sen, ka to vairs atcerēties nevar. Nē, mēs jau tā mazliet par to tā runājam, ka man tā liekas, ka tagad tas ir ļoti tā, kā saprast visur, kad rādio raidījumus, visu kā saprast, ka viņš ir īstais un viņa ir īstā. Mūsu laikā, man liekas, tāds formulējums nepastāvēja. Mums bija vīrbrālis, kurš toreiz bija maziņš, tas vienmēr smējās, ka mēs ejot šitā Dievu, ja? Ka tas ir tas mirklis, kad tu esi samīlējies, ka tev gribas ar to otru būt kopā. Tad es tā arī vērtēju Ines, smuka meitene un kārtīga, kārtīgi strādā un daudz lieka nerunā, kā kādreiz tā, kad čivināšanā. Un vēl cits tāds labs īpašības. Tad jau tas atbild, visam nav ko gaidīt, jāslēdz derības visu mūžu, jā. Domāju, ka svarīgi ir sarunāties. Izrunāt visas sliktās lietas, kas notikuši. Kā tev liekas, kas ir svarīgi? Tieši tā vedēs? Piekrist otram, jā? Jā, svarīgi ir vienmēr piekrist. Nē, man kā jāsaka tā, ka arī tā man Rīgas mammiņa tā parasti teica, ka ģimene nav divi cilvēki aprecēti, bet ģimene ir tad, kad ir 3. vai 4. kad nāk ģimenēm bērni. Un man kaut kā arī tiem jaunajiem gribas teikt, ka patiesībā ir tas laiks, ka viņi ir 2-1, un tas ir pilnīgi savādāks nekā, ka ģimene ienāk 3., 4. vai 5. Jo pilnīgi savādāks sadalās tās rūpes, un man liekas, ka tad, ka ienāk tas bērniņš, ka tikai tad tu tā īsti ieraugi arī to savu vīru. Tas nav grūti, kad, savstarpēji cieņa jābūt ir un izrunāties par visām lietām, kas patīk, kas nepatīk, piedošana, lūgt piedot. Runājot, pateikt visu, ko domā un izrunāties un piedot. Un tās grūtības tā ir, viņas ir daudz un dažādas, vai ne? Un lai pārvarētu, teiksim, kaut kādu vienu veidu grūtības pietiekās ar buču vai 2, vai ne, cik nogrēkojies, bet cita veida grūtības ir pēc mēnešiem tomēr iedzen to nagliņu iekšā, un tad ir tā grūtība ir beigusies. Tās grūtības jau pašiem vien ir jārisina. Viņas jau nevar, neviens jau tavā vietā viņas nerisinās. Tādas savstarpējās attiecībās un konflikti, ka mēs teiksim tā, kad viens uz otru būtu pacēluši balss vai nerunā kādu laiku vai kā, tādas lietas nekad nav bijušas mūsu starpā, jo esam kaut kā tā vienoti. Gan uzskatos, gan arī kopīgi nākam uz draudz, kopīgi pārunājam arī Bībeles patiesības. Ejam randiņos, veltam laiku viens ar otru. Jā. Mēs daram daudz ko, cenšamies darīt daudz ko, jo mums jau viss tikai priekšā. Apmēram tā arī kopjam, vai ne? Ir kaut kādi kopēji
pasākumi, kaut kādas lietas, kaut kādas saskarsmes punkti, kas tik tiešām abiem diviem liekas labi un apsveicami un patīkami. Mēs visu darām kopā, pārsvarā. Arī daudz esam ceļojuši tad, kad bija iespēja un kad varējām. Jā, sanāca reizē. Vienkārši jā. Es ar te teicu, ka jā. Jā. Jā, es to laimi saskatu tā, ka nav jau varbūt viena tāda liela laime, milzīga, bet daudz tāds mazs laimīts. Kā reiz rakstīja dzejnieks, tādas lielas laimes jau nav, ir tikai mazas laimītes, un tagad kopā mums ir katram sava.